Šī ir īpaša diena, kad Jelgavas bērndārzā Ķipari mazos skatītājus smīdina cirka mākslinieki no Rīgas. Jau 2 mēnešus bērnu čalis vēlreiz piedzīvo 70. gadu ēka, kas savulaik bijusi gan bērnu dārzs, gan skola, bet vēlāk stāvējusi tukša. Jelgavā visos bērnu dārzos ir sava rozīnīte un savs skaistums. Tas, ka šis ir pats jaunākais, pats mūsdienīgākais, pats tehnoloģiski visnodrošinātākais, jā, tā tas ir, bet pavisam Ķiparos ir vieta 256 bērniem, tajā skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām. Lai gan izskatās, ka bērni spēlē dakterīšus, tās nav smilšu, bet sāls kūkas, ko viņi cep. Mums ir ļoti svarīga bērnu veselība, protams, arī, un tāpēc mums bērndārzā ir basēns un sālsistaba. Gan profilaksē, gan ārstniecībai. Tikpat svarīga kā veselība šajā dārziņā ir bērnu drošība un mājīgums. Ārpusē uzstādītas novērošanas kameras, bet katrām ieejas durvīm savs kods. Par labsajūtu rotaļājoties gādā apsildāmās grīdas, bet pasaules izzināšanai palīdz interaktīvā tāfele. Sātīgas pusdienas nodrošina moderns virtuves aprīkojums. Bērndārzs ir ļoti drošs. Man nav jāsatraucās, vai viņš kaut kur pa kādām durvīm netiks laukā. Un vislabāk jau man patīk tās audzinātājs, ka es viņām varu uzticēties. Un manam dēlam nebija nekāda problēma ar adaptācijas periodu bērndārzā. Viņš nāk ar prieku. Mēs visi esam ar sirdi un dvēseli šeit iekšā. Un mēs gribam veidot savas mājas gan sev, gan bērniem, gan arī viņu vecākiem.